Sveiks! Nu tad vēlreiz tiekamies Scratch, kur šajā reizē mēs iepazīsimies ar signāliem un notikumiem, kur lielāks ir uzsvars uz pašiem notikumiem kā tādiem. Un esmu sagatavojis mazu prezentāciju un mājas darbus, kurus vajadzētu pašam brīvā laikā iziet cauri, palauzīt galvu un atrast risinājumu. Tātad šajā sesijā mēs runājam par notikumiem un esmu sagatavojis piemēru par kāds varētu būt notikums visiem pazīstams, un šajā gadījumā tā ir skola ar skolēniem un skolas zvanu, kur tiklīdz kā skolā atskan zvans, skolēni dodas uz klasi, un, ja mēs vēlamies, mēs varam arī pievienot došanos prom no klases pēc zvana atskanēšanas. Bet šajā gadījumā, lai vienkāršotu, mēs domāsim par to, kas ir iesaistīts pirmajā šī plāna fāzē. Tad mēs saprotam, kas ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs gaitenis, kur ir skolnieks, zvans, vairākas klases un arī durvis. Bet saprotot, ka ir arī jāpadomā par dinamiku un stāstu, tad mums ir vajadzīgi vairāki aktieri, vairāki skolnieki, kas pēc zvana atskanēšanas dodas uz šo klasi. Mēs varam izveidot dinamiku, kur dodas no vienas klases uz otru, paliekot vienā stāvā, caur vienu gaiteni, vai arī izveidot vēl sarežģītāku dinamiku, bet tas viss prasa darbu. Un tad beigās mums ir jāsaprot, kā tad šo mēs varam paveikt. Priekš mūsu piemēru mēs izmantosim tikai pirmos 3 notikumus, kādus piedāvā Scratch vienkāršības gadījumā, bet es iesaku papētīt un paspēlēties ar katru no šiem notikumiem un pārliecināties, kā tas strādā, pierakstīt savos pierakstos, kā viņi uzvedas, kaut vienkāršoti un tā kā šķiet viņi saprotami, aprakstīt un izmantot. Tad, kā jau katrā piedzīvojumā, mums ir jāpadomā par detaļām, kas ir iesaistītas, un šajā gadījumā mēs taisam prezentāciju par skolu, skolēniem un došanos uz skolas stundu pēc zvana. Un priekš tā mums ir vajadzīgs scenārijs. Šajā scenārijā mums ir 6 soļi, sākot ar skolas parādīšanu un vairākām animācijām, kurām jāiziet cauri, un pēc tam mums ir pabeidzies šis stāsts. Tad, iesākumā mēs vēlamies izveidot vietu, kur parādās skolēni, kāds reģions vai konkrēts punkts. Vienkāršības pēc mēs izvēlamies kartes, ekrāna viduspunkts, kas kalpos kā sākuma pozīcija, kur mēs vēlamies parādīt skolēnus. Un pēc tam, kad skolēns ir parādījies, viņam ir jādodās uz vienu vai otru nejauši pozīcijas izvēlētu četstūri. Tas ir vairākas pozīcijas, kurās skolēns varētu aiziet, gaidot pirms dodas uz klasi. Tad vēlreiz skolēns parādīsies centrā, aizies uz kādu no šī četstūra pozīcijām, un pēc tam, kad atskan zvans, pēc zvana atskanēšanas skolēni vispirms kreisajā pusē dosies no šī pirmā četstūra uz durvīm, tad no durvīm uz klases priekšu, un no klases priekšas dosies uz vēl vienu nejaušu pozīcijas četstūri, kur visi skolēni sastāsies. Šajā gadījumā imitējot vairākus klases galvas. Un tas pats ir jāatkārto arī ar otru pusi, ne tikai ar kreiso, bet arī ar labo, kur skolēni no sākotnējā četstūra pēc zvana atskanēšanas dodas uz durvīm, tad sastājas visi klases priekšā, un no klases priekšas dodas
uz jaunu nejaušu pozīcijas četstūri. Un tas būtu arī plānošanas fāzes galvenais punkts. Tad es parādīšu, kā šis izskatās, kad tas tiek izspēlēts. Vēlreiz parādot no jauna, ir skolas teritorija, izējām cauri animācijām un lēnām parādām uzbūvējam ainu, kur parādās šie skolēni, un viņi steigšus dodas uz šiem neiejušajiem četstūriem, pēc kur zvana atskanēšanas skolēni veiksmīgi aiziet uz durvīm, uz klases priekšā un sastājās jaunā četstūrī. Šajā labajā pusē mēs varam redzēt, ka tas tiešām izstās kā četstūris. Šo projektu var apskatīt šī video aprakstā. Lūdzu izpētīt viņu un pārliecināties, kā viņš strādā. Tad īsumā izstāstot par to, kas ir iesaistīts. Mums, lai izstāstītu šo stāstu, ir jāizveido daudz un dažādi foni, jo vairāk, jo gludāk, jo viens pēc otra ejot, kā mēs šeit redzam, esmu uzzīmējis ļoti daudz fonus, 41. Un šeit, ejot cauri viņiem, tas, ko es daru, es nospiežu lielo klikšķi, dublēt un pietuvinu klāt šim zīmējumam, centram, ko es vēlos parādīt. Un katru soli tā animācija pilda funkciju, lai skatītājiem parādītu to, ko mēs vēlamies, lai viņš redz. Un kad ir viss ekrāns melns policis, pamazām es izvēlos parādīt dažādus elementus no klases, tai pašā laikā mainot fona apli, kas ir bijis melns un paliek gaišāks un gaišāks. Klasē parādās visi elementi, šķietami nekas vairs īsti nekustās. Bet šeit durvis vēl pat atverās. Līdz 41. animācijai visi foni ir izspēlējušies, un uzlūkojot kodu, mēs varam redzēt, kāda ir šo scenāriju izpildi. Tātad, pirmais, kas notiek, ir karoga. Spēlētājs nospiež zaļo karodziņu, un mums ir jāpievērš uzmanība, kas tad notiek pēc zaļā karoga nospiešanas. Mēs redzam, ka tikai šie ir zaļā karoga koda gabali, kur šis ir priekš galvenajiem iestatījumiem. Ja mēs viņu pamainam uz lielāku skaitli, piemēram 100, tad mēs izveidosim daudz vairāk skolēnus. Priekš šī gadījuma es palielināšu ātrumu, ar kādu skolēni parādās. Vēlāk izveidosim šo demonstrāciju, kuras palīdzībā mēs varēsim arī redzēt vairāk šos nejaušības pozīciju četstūrus. Tātad, pirmais zaļā karoga nospiešana mēs iestatām mainīgo skolēnu skaits uz 100. Šis ir mainīgais, ko mēs izveidojam, lai atcerētos, cik daudz skolēni mums ir kopā jāparāda. Un tad nākošais zaļā karoga kods atbild uz fonu iestatīšanu uz pirmo fonu, tad pagaidīt 2 sekundes un atkārtot 40 reizes pāriešanu uz nākamo fonu ar 0,2 sekundžu pauzi. Atkārtot 40 reizes, līdz tas ir atkārtojies, šīs kods tālāk vairs neizpildās. Skaidrs, tātad šis ir fona animēšana, iešana no pirmā fona līdz pēdējiem fonam. Nākošais zaļā karoga koda bloks ir priekš scenārija sākšanas, kur pēc 5. sekundes mēs sākam gaidīt fona numuru lielāku par 34,
kur uzreiz pēc tam mēs atskaņojam skaņu pop. Lai zinātu, kā tas izklausās, mēs varam atvienot šo elementu un nospiest uz viņu. Un varam pārbaudīt, kā tas skan. Ja mēs gribam zināt kādu citu, mēs varam arī paņemt kādu citu. Bet šoreiz nē. Un tiklīdz atskan šis pop, mēs pārveidam signālu. Tas būtu meklējums pie notikumiem, pārraidīt signālu, šajā gadījumā pārraidīt spēlētāju. Mums būs jāiedziļinās sīkāk, ko šis nozīmē. Pārraidīt spēlētāju signāls, lai atrastu, kur viņš tiek izmantots, un kāda ir šī loģika, kas seko no tā. Kas priekš tā ir vajadzīgs, ir pierakstīt, parādīt spēlētāju signāls un meklēt viņu. Tālāk ejot, pagaidās 10 sekundes, un tad ir skolas zvana pārraidīšana. Šeit signāls pārraidīt spēlētāji. Ja mēs pierakstījām, mēs varam arī uzreiz atrast, kur šis kods izpildās. Kad es saņemu parādīt spēlētāju, ir redzams, ka tas ir šeit, kur atkārtot skaits skolēni. Tas nozīmē, ja mēs šeit ielikām 100, tad šis atkārtosies 100 reizes, kur gaidot 0,1 sekundi, mēs pasakām izveidot spēlētājs top-down, tas būtu šis spēlētājs, duplikātu. Kā strādā duplikātu? Es ieteiktu uzmeklēt Scratch dokumentāciju par šo elementu īpatnībām un to, kā viņi strādā. Vēlāk mēs iesim dziļāk un spēlējoties caur duplikātiem, izveidosim sapratni par to, kā tieši viņi strādā, bet šobrīd es ieteiktu pierakstīt, kas ir duplikāti, un mājās aprakstīt, kā tie strādā, paspēlējoties un lasot. Un tā kā mums ir kreisā klase, kur visi skolēni sajiet, un labā klase, kur visi skolēni sajiet, tad mums ir jāatkārto šī pati operācija ar labo pusi. Mēs pagaidām mazu laika apjomu, atskaņojam pop, lai dzirdētu vēlreiz, kā tas skan. Mēs varam atvienot un izpildīt šo elementu pašu par sevi. Tātad mums ir divi duplikātu veidošana. Priekšspēlētāju top-down 1 un 2. Tad droši vien šie duplikātu kodi atrodas iekšā viņos. Un, ja mēs apskatām, mēs tos varam redzēt šeit, kad es parādos kā duplikāts. Sākotnēji duplikāts, nospiežot šeit, redzam, viņš tiek novietots centrā, parādīts, un tad slīdēt nejauši kādā pozīciju diapazonā, kur mēs varam spiest vairākas reizes un redzēt, notestēt vai redzēt, kā tas izpildās. Šis ir tikai viens elements, kurš parādās kā duplikāts. Mēs varam aiziet uz fonu, kur bija šis kods, un nospiežot šī elementa, mēs varam atkārtot šo procesu, cik reizes mēs vēlamies. Un mēs varam šādi izspēlēt visu scenāriju soli pa solim, saprast, kas notiek. Un ejot atpakaļ uz spēlētājs, pēc duplikāta izveidošanās, ja mēs nospiežam vēlreiz uz fona, izveidot spēlētājus, viņi sākotnēji parādās, ievietojas nejaušā pozīcijā, un tik līdz atskan zvans, kur skolas zvana atskaņošana tiek noteikta no fonas koda izpildes. Kā pēdējais solis, 10 sekundes vēlāk, kā spēlētāji parādās,
kur mēs varam apskatīt, kas notiek. Mēs varam redzēt šeit izpildi uz durvīm, klases priekšā un kaut kur klasē. Uz durvīm, klases priekšā un kaut kur klasē. Un tas pats atkārtojas arī ar labo spēlētāju. Varam arī apskatīt, kā izstās zvana loģika, kad atskan skolas zvans, novietot viņu konkrētā pozīcijā, lai viņš vienmēr būtu tur, kur viņam jābūt. Tad viņš parādās, pasaka tekstu, atskaņo mūziku un 5 un nepārtraukti ciklējas cauri tērpiem. Cik viņam ir tērpu? Viņam ir tikai daži tērpi. Un tas ir arī viss. Šādi izskatās scenārijs. Tas ir varbūt diezgan daudz darba, bet pastīsimies, kā tad izskatās mums šis kods, ja mēs izpildam ar 100 skolēniem. Ja mēs paskatāmies šobrīd, mēs redzam, skolēnu skaits ir 10, bet mēs šeit esam ielikuši 100, un kādēļ šis vēl nav 100? Tas ir tādēļ, kad mēs neesam nospieduši zaļo karogu. Kā redzam, šeit zaļais karogs ir tas, kas izpilda šo koda daļu. Mēs varētu nospiest tikai uz šī koda, izpildīt viņu, un tad mums iestādītos viņš kā 100. Piemēram, tagad es nospiedu uz tā koda, izpildījām, un viņš ir 100. Tas pats, ja mēs varam izpildīt, lai atgriezt atpakaļ. Bet priekš šī piemēra mēs iziesim visam cauri vēlreiz. Mēs varam redzēt, ka skolēni ir vairāk nekā 10 sekundēs var parādīt. Šī ir problēma, kas sākas ar to, ka mēs vēlamies parādīt 100 skolēnus relatīvi lēni. Tas būtu šeit un šeit. 10 sekundžu ietvarā. Tas ir par maz. Mēs varētu pamainīt šo uz 15 sekundēm. Visu aiztaisām, šo paņemam un paslēpjam, lai šoreiz viņš nebūtu redzams, un notestējam no jauna. Joprojām ir daži eņģeļi pār daudz, bet tāda ir dzīve. Viņa ir konstantu uzlabojumu esošs process, kur aizvien labāk un labāk mēs varam noslīpēt, līdz viss iedarās kā vajag. Bet ideāli piemēra pēc mums vajadzētu samazināt, cik daudz skolēns mēs vēlamies parādīt. Bet tas būtu arī par šo piemēru. Viņš varbūt šķiet sarežģīts, bet cauri laikam viņš paliks aizvien vienkāršāks un vienkāršāks. Tad mājas darbs. Pirmais mājas darbs būtu puzle, kur es aicinu mājās paspēlēties ar šo projektu un mēģināt iedziļināties, kā šis projekts strādā un kā uztaisīt, lai bumba, kas ir kreisajā pusē, pasaka tekstu es esmu kreisajā pusē, tik līdz viņa ir labajā, viņa pasaka es esmu labajā. Kā tas strādā? Mēs varam aplūkot mājas darba uzdevumu, kur šis kods
ir ar iepriekš rādīto kustības loģiku, plūstošas kustības. Mums ir izveidots papildus gariņš, kas ir paslēpts. Nospiežot karogam, mēs iestatām izskata loģiku ar iestatīšanu efektu spoks, vairākām opcijām spoks, iestatot uz 0, mēs viņu pataisam redzamu, iestatot uz 100, viņš ir pilnībā izgaisis, bet ja mēs iestatām uz 50, gluži kā procenti, viņš ir pa pusei redzams. Ja mēs iestatām 10, viņš ir mazliet redzams, bet šajā gadījumā mēs vēlamies uz karoga nospiešanas pataisīt viņu pilnībā neredzamu. Tātad nospiežot karogu, bumba aiziet kreisajā pusē, viņa pasaka tekstu, es esmu kreisajā pusē, aiziet labajā pusē, viņa nesaka neko. Tātad, kas būtu vajadzīgs, lai izveidot šo pašu loģiku ar šādu apli novietošanu ne tikai kreisajā pusē, bet arī labajā pusē un pievienošanu loģiku, kas strādā, lai varētu rēģēt uz bumbas aiziešanu labajā pusē. Šāds pats projekts, tikai izmantojot signālus, ir mājasdarbs numur 2, kur piespiežot karogu, šeit nav paslēpti šie elementi, spēlētājs aiziet uz kreiso pusi, un kā pieskaras kreisajai bumbai, punktam zaļajam, tā spēlētājs bumba tiek novietots atpakaļ centrā. Un tas pats izpildās arī pieskaroties otrajam sarkanajam punktam, labajā pusē. Un es aicinu palauzīt galvu, pierakstīt un izprast, kā tas strādā priekš šī projekta un mēģināt pārveidot mājasdarba uzdevumu, lai viņš strādā kā šajā demonstrācijā. Šajā gadījumā mums ir kods arī ar šo pašu plūstošās kustības mehāniku un kodu, kas saņemot signālu novieto basketbola bumbu pašā centrā, kur mums ir šis punkts. Šajā gadījumā atskanot zaļajam karogam, viņš tiek ieskatīts redzams, mēs viņu varam paslēpt, nospiest karogu, un viņš ir redzams. Un, ja mēs ievērojam, tad pie karoga nospiešanas nepārtraukti gaida līdz basketbola bumba ir pieskārusies. Tas ir, kad karogs ir nospiests, tik līdz bumba pieskaras, tā viņa saņem signālu, pieskaras kreisais punkts, aiziet uz bumbu. Mēs redzam, šeit ir, kad es saņemu pieskaras kreisais punkts, es eju uz centru. Un kā bonus mazliet par koordinātām iekš Scratch. Scratch koordināts ir kopumā 480 pikseli reiz 480 ar centru esot 0,0 koordināts. Ja koordināta sistēma vēl nav pazīstama vai ir piemirsusies, tad lūgums izpētīt sīkāk, bet pašā pamatā var iztēloties tos kā divus vektorus, kas šķērsojas 90 grādu leņķī un pašā krustpunktā veido 0,0 pozīciju un kustoties 240 punktus pa labi, mēs nonākam X vektoram pozīcijā 240. Ja mēs apskatām šo zīmējumu sīkāk, mēs varam redzēt šos punktus, kā vienā vai otrā pusē plus 240 vai mīnus 240. Augšā ir Y
pozīcija aprakstīta kā plus 240 un apakšā mīnus 240. Tas nozīmē, pārvietojoties soļus uz kādu no virzieniem, mēs varam pārvietot spēlētāju no vienas pozīcijas uz citu pozīciju. Un tas ir arī viss. Tieks nākošajā reizē, un cerams, ir daudz jautājumu, kuri tiek pierakstīti, un censties atbildēt pašam ar tīru zinātkāru. Tieks nākošais.